Mums ir apstrādāts nerūsējošais tērauds. Kur varam redzēt apstrādāts, un šī daļa ir neapstrādātā. Tagad mēģināsim uzpulēt šo virsmu ar ZF Pro 40. Kā jau parasti sakratam, lai sajautas divi komponenti, kas ir iekšā. Ņemam mikrošķiedras lupatiņu. Klājam virsū. Ar apļveida kustībām pulējam un nespiežot pārāk daudz uz šīs virsmas. Tādējādi neveidosies mums kaut kādi lieki skrāpējumi. Lupatiņa mums jau ir melna. Protams, nerūsējušais tērauds ir ciedāks materiāls. Līdz ar to viņu vajadzētu nedaudz vairāk tā kā papulēti, lai veidoto šī melnā un melnums uz lupatiņas. Alumīnijam veidojas ātrāk, jo alumīnijs ir mums mīkstāks materiāls. Pēc pirmās lietošanas reizes mums ir šāds spogulis. Jau pēc pirmās reizes. Un es ilgi nepulēju, un es daudz neliku virsū šo pastu. Un mums ir šāds spogulīts.